Nav šodien redzēt, Ilmārs Zvaigzne ir piedalās kaut kas līdzīgs, kā viņas, vakariņas, kardās vakariņas, es nezinu. Nu, un viņai izklaide ir PPK treniņš izklaide. Nu, redzēs, tur 2 dāmas, 1 puisis. Redzēs, ko viņi varēs izdarīt, parādīt. Bet nu, ceru, ka tikai uz sākumu, lai mums nebojātu sagatavošanās treniņu Ogrei. Par Ilmāru prieks. Esam ieradušies Ogrē kā parasti līdz lietus. Un bija jāmazās gadījums par formām. Jo tajā papīrā, ko sūta federācija, bija rakstīts, ka šeit mēs spēlējam baltajās formās, Ogre tumši zilās. Savukārt pie mums mājas spēlē Linkās sporta parkā. Mēs spēlējam melnās formās un Ogre arī tumši zilās. Nu, likās loģiski, ja jau tā var, tad varbūt mēs arī spēlēsim šeit melnajās. Parādījām tiesnesim mūsu formu. Un Žiga nes Ogres formu un saka, tu ļautu spēlēt, viņas arī vienādas. Tā kā es teiktu, es nē. Žiga saka, es arī nē, bet mēģināsim. Nu arī tiesnesis pateica, nē. Tā kā spēlēsim baltajās, atkal būs jāmazgā, atkal Sveta dusmosies, jau to nevar atmazgāt, bet tas ir dzīve. Jā, bet šis vecais labais laukums, par ko jau mēs pagājuši gadu izteicāmies. Skumji, patiesībā skumji, kad pat Ogrē uzbūvēja basketbola halli, krutu, foršu. Es ceru, ka tagad, bet tomēr no Helmanas tas ir basketbols un tā, kad tad hāle ir viņiem basītim, ka var būt Ogres pašvaldība uzklāst šeit jaunu segumu. Ogre to ir pelnījusi. Ogres futbols to ir pelnījis, lai šeit būtu adekvāts mūsdienu prasībām atbilstoši mākslīgais segums. Lai izdodās. Es tiešām ceru, jo šitas ir ļoti slikti. Nu? Vai Aivar, vai Andri, ko? Kad intervēsiet kādu no Ogres, uzprasiet, kāpēc viņi nespēlē uz dabīgā. Jā. Jāpēc, ko es nespēlēju uz dabīgā. Atbildi, zini, kāda bija man, kad es jautāju? Nē, jo neviens nekop laukumu, un tur ir daudz izstādes. Izstādes? Suņu laikam. Suņu izstādes? Es nezinu. Sveiks, Emīl! Gandrīz gads ir apkārt, kopš pēdējā reizi mēs šeit runājam, kopš pēdējā reizi cīnījās PPK pret Ogri. Kā jums ir pagājis šis gads? Ātri, ļoti ātri. Domāju, ka nepaspējām pat attiekties, ka te bija fināli pagājušā gadā, un te jau sākas otrais posms otrajā līgā. Ļoti ātri pagājis laiks. Daudz kas izmainījies, daudz kas noticis, tā kā. Pagājušo gadu, kad mēs runājām par ambīcijām, runājām par to, ka būs jauna 3. līgas komanda, 2. līga, mēģināt iet uz augšu, attīstīt vietējo futbolu. Un arī es ļoti augsts likmes liku uz jums šo sezonu, bet es gribētu teikt, ka jums tas sniegums ir tāds viduvējs. Varbūt tās var pastāstīt, kāpēc tā kaut kas mainījās, kas notika. Un vai jums ir mērķis tikt uz 1. līgu šogad vispār? Ambīcijas aug, tā kā es jau esmu stāstījis, ka sākotnēji ambīcija bija paspēlēt prieku pēc 3. līgā, pēc tam bija ambīcija uzvarēt 3. līgu. Tagad noteikti ambīcija ir iziet uz 1. līgu, neslēpšu to. Sniegums, jā, sniegums varbūt viņš ir visu laiku uzlabojies punktu ziņā, varbūt nav tas, ko mēs vēlējāmies. Jo futbolā tā ir, diemžēl, dažreiz
sanāk tā, ka nekrīt nekas iekšā un ir sliktākas spēles, kurās it kā es pelnījis uzvarēt, bet zaudē. Tā pašā laikā mums ir bijušas arī šo sezonu spēles, kur mēs domājam, ka varbūt nepelnīt labs rezultāts mums ir bijis. Turnīra formāts tāds, ja paskatās un panalizē to tabulu, tad mēs ļoti, ļoti cerējām, ka Jēkabpils netiks tālāk. Mēs Jēkabpils sezonas pirmo spēli šeit neveiksmīgi nospēlējām un pēc tam vēl neveiksmīgāk nospēlējām pie viņiem. Viņu laukumā nevarējām trāpīt neko un beigās, protams, mēs sēdējām un cerējām pēdējā kārtā, lai Gauja iziet un tad mums tā situācija pavisam citādāk būtu. Tas pats ir PPK ar Albertu un Allianz bija. Kad no Allianz mēs paņēmām 6 punktus un Albertu 3 punktus. Mums tikai atšķirības 6 vai 0, jā. Tā kā, Ļoti svarīgs jautājums. Vairāk cilvēki jau pagājušo gadu izteica, ka šis laukums nav pats labākais. Viņš ir lietojams, viņš strādā. Ir vēl zem vasara. Kāpēc mēs nespēlējam uz dabīgā laukuma? Vai jūs pārējās spēles iepriekš spēlējat uz dabīgo? Vispār varbūt tāds jautājums. Nē, mēs spēlējam visu laiku šeit, mēs trenējamies šeit. Mums ir šeit bāze un laukums ir padzīvojis, jā. Laukums ir padzīvojis. Bet nav tās runas, jūs visu sezonu šeit spēlējat, jūs nekad nemaz nespēlējat uz dabīgā, jā? Nē, mēs spēlējam šeit visu sezonu un mēs ceram, ka mēs ar pašvaldību tuvāko 2 sezonu laikā mēs varēsim nomainīt šo laukumu, kuram šogad ir 12. gads jau. Un, spēlēt var, bet mūsdienām tas vairs nav īpaši atbilstoši. Aivars arī klāt. Tā, panāmkas atradi? Jā. Tas ir labi. Visu izdarījis, ja esiet darbīgs, no paša rīta skatījos. Jā, vimpeļi braucot drukāt 2. posma alus vimpeļiem uzlīmes, lai visiem tiek mūsu pretiniekiem prieciņš. Tā kā tas ir, ja? Tas ir, jā, komandai arī prieciņš. Vienkārši Aivars pārvācās citu dzīvesvietu un reāli nočakarējies ar visām tā pārvākšanām. Tāpēc visu laiku viņam viss jāatgādina, jo viņam ir ko darīt, reāli daudz ko darīt. Davai, lai tev veicās. Jā. Ok, meklējam kapteiņu apsēju. Tev ir? Viens man ir, bet tas... Ok, medicīnas somā esot. Somā ir medicīna. Kur esot? Man tāds reizēs dāvim iedod. Malējā kabatā. Šodien redzēju. Šodien redzēju, malējā kabatā. Saņēmām, redzējām arī pat Ogres pamatsastāvu. Jaunpienācēji, ja nemaldos, Siksalietis labs džeks bija spēlēja Limbažos. Mēs par viņiem spēlējām tā kā pirms sezonas. Tagad viņš ir Ogrē. Pamatsastāvā Ogrē ir arī Jorens Gorčs, mūsu čoms. Pieredzīt tomēr. Vēl viens jaunpienācējs Vecgagāns no Uniona ir uz soliņa, bet vispār būs interesanti. Es domāju, ka būs tiešām ļoti interesanta spēle. My name is Stevie Minasara Simon. I'm a 19-year-old left-footed winger from Nigeria. I previously stayed in the UK for about 3 years, from 2020 to about June, July this year. I recently just moved to Latvia a month ago, and I was at a team called Saldus, but I've got loaned to PPK, which I'm really enjoying my time here now. The people are lovely, the staffs are lovely, and everybody here is lovely. So I'm looking forward to see how the playoffs go, and hopefully we can get promoted to Nakopnes Liga. Okay, how do you like Latvia as a country? It's a good place. It's quite good. To be fair, I didn't expect a lot of people to speak English, but to my surprise, almost everyone understands English here, so it's not really challenging. The only challenge I have so far is probably with the food, but every other thing is okay with me for now. How long you are playing football for yourself? I've been playing football for I'm 19. I've been playing football for about 15 years, ever since I was 4. I've always had a passion for football, from street football down to academies I played for in Nigeria. So football is something that runs deep in my family. My granddad plays football for local teams in Nigeria, so it's something that I've really had in me from a very young age. And what's your favorite player worldwide? My favorite player, I'll have to go with Messi, but the player I watch right now properly is like Dembele. I watch a lot of Dembele and Sani because I'm a left-footed winger and I'm quite fast as well. Okay, thank you. Have a nice game, bro. Thank you. Nu ko? Sākas fināla posms. Zinu, ka Kristiāns grib jums kaut ko pateikt. Lūdzu, tavu direktoru vārdi. Nu kā mēs varam reāli kapāties? Es ticu, ka mēs varam aizcirties un paši priekš sevis tā kā pabojāt dzīvi citiem un pabeigt šo sezonu. Mēs varam. Labi. Paldies, Kristiān. Es zinu, Andris jau nodeva informāciju, ka tur ir jautājums par pirmo līgu, kurš varēs, kurš nevarēs. Jāspēlē. Vispār par to nedomājam, jebkurā gadījumā
ir patīkami tur ieņemt, nezinu, 1., 2., 3. vietu. 3. vieta, teikšu godīgi, man ir vislabākā, jo tad vēl 2 spēles. Ja 2, tad uzreiz 1. līgā neinteresē. Tā kā 3. vieta būtu forši. Tāpēc es domāju, ka katrs no jums arī grib uzspēlēt, nevis uzspēlēt, bet arī uzvarēt. Tāpēc mēs šeit esam labā sastāvā, vēl ir 4-5, kas arī var spēlēt. Mums ir labs tāds kodols, tāpēc prieks, ka lielākā daļa no jums ir šeit. Ogre. Daži zina predistoriju. Ilmāra Deguns šeit cieta. Pretīga komanda, pretīgs treneris, pretīgs laukums un tāda. Nebūs patīkama spēle. To, ko pirms karostas jums teicu, un jūs izpildījāt gandrīz ideāli. Vienīgais, kas neklausīja treneri, bija Nikita un sāka psihot un zeltinās. Esam pacietīgi, ja? Neatvičājam, ja ir provokācijas. Neatbildam, spēlējam futbolu. Jā, nevajag zaudēt divcīņās un vajag arī parādīt, ka mēs neesam arī tur kaut kādi mīkstie. Ja esam kopā, tad esam kopā, jā. Ilmār, pagājušajā gadā kaut kur šeit tavs deguns tur, jā? Tur, jā. Tur tavs deguns pazūd. Kā tev pašam ir atgriešanās Nē, šeit? Nezinu, sāpes. Tā īstenībā nebija tik sāpīgi. Es vairāk kārt no trenera esmu šodien dzirdējis, un arī iepriekš bez agresijām, bez sarkanām, un noteikti arī tev īpaši ir runāts, ka nedrīkstam mēs. Ir jāspēlē futbols. Viņi tāda komanda, ka ar viņiem būs ļoti sarežģīti spēlēt, un viņi tādi skrien un sitīs pa kājām noteikti būs provocēs, un bļaus, un treneris traks, un komanda arī patraka. Es domāju, būs jautri šodien. Tas taču ir labi, vai ne? Jā, jāsit pirmo goliņu ātri un jānomirina tās puikas un visu. Pagājušajā gadā to teici arī. Tieši to pašu tu teici. Bet mēs viņi labi izgājām. Ja ne mans Deguns, tad mēs viņus izvēlētu. Viena no intrigām ir tāda, vai mēs stadionā redzēsim arī futbola žurnālistu Agresu Veizdu. Jo Agres ir no Ogres, un manuprāt, viņš mēģina neizlaist nevienu Ogres spēli. Realistiski es arī runāju iepriekš, Ogra daudz gaidīju šogad Ogra tādu izteikti čempionu, arī es, bet tomēr viņi tāds vidvējs sniegums visu sezonas laikā. Vismaz man tā šķiet pēc tām ekspektācijām, kā varbūt to var komentēt. Man liekas, ka vienkārši sezonas sākumā tās ekspektācijas bija bišķi par augstu. Bet īstenībā man pat tieši pretēji, man bija drusku zemāks nekā beigās sanāca. Tā tabula, man liekas, baigi interesanti sanāca, jo pēc sastāviem, pēc spēles snieguma es teiktu, ka mēs bijām stabili otrā komanda aiz Kalupes, kā arī tabula parādīja, bet beigās izgāja Jēkabpils, nevis Bebri, nevis Gauja. Tā kā es nezinu, nevienu spēli neredzēju Jēkabpilī, tā kā man nav nejausmas, kā mēs varējām tai komandai 3 reizes zaudēt. Jā, pagājušajā gadā mēs Ogri spēlējām 2 spēles. Pirmajā spēlē mēs dabūjām 0-3 iekšā, un otrajā spēlē šeit 1-1. Man liekas, mēs spēlējām pat mazākumā, un Rolands iesit beigās ļoti kuriozus vārtus, kad Ogres vārdsargs bija apmaldies. Viņam likās, ka ir pārkāpums. Viņš runāja ar tiesnešiem, un Roļiks vienkārši paņēma bumbu un iesit tukšos vārtus. Jep. Tā kā mūsu trešā tikšanās ar Ogre United, jo pa viņiem kalni viņus sargā, upe viņus dzen. Davai! Svēstam jau bija prognoze tāda, ka otrā puslaikā Ogre palaidīs to čālu laukumā, mēs Ilmāram būs Rubaks. Jā, viņi arī to pašu teica, arī šreiz tenī. Davai, veiksmīgi, kā vēl. Davai. Kā būs? Tā būs. Šeit kā kapos saku, davai neguļam jāsākumu. Tāds klusums. Pateicu visu, es esmu pārliecināts, ka jūs esat labākā komanda. Jautājums, vai jūs to gribat pierādīt. Viss atkarīgs no jums, un tur variantu nebūs. Es jums saku, ja jūs gribēsiet, ja jūs atdosiet visus spēkus, gan es nešaubos vispār, ka atdosiet. Tāpēc davai, maucam. Strāvi. Jā, tagad treneris teica, mēs esam labāka komanda par viņiem. Mums tas jāparāda futbolu. Jā, protams, cīnamies, esam agresīvi, bet parādām ar futbolu, ka mēs esam labāki no pirmās līdz pēdējām minūtēm. Futbols! Aiziet! Aiziet!
Mūsu spēles pret Ogri raksturīga īpašība tā, ka brauc ātrā palīdzība. Šoreiz Joranam Gorkšam. Šeit mums nesanāk pilnīgi nekas. Un spēles 35. minūtē rezultāts ir 3-1 Ogres labā. Kaut kas jāmaina. Kaut kas baigi jāmaina. Mēs puslaiks beidzies. 3-1. Ļoti sāpīgi. Tik muļķīgi viss notika, pirmie vārti vispār tur. Tu domā mūsēji, ko es iestādām? Nu jā, nē, ko ielaida. Iestām normāli standarti. Tad kaut kas aizgāja ne tā. Vai nu plāns ir? Spēks. Domājam. Nu viņi nav labāk, mēs paši vienkārši figņus attaisījām 3-1 un tagad davai jāsavāc kastruļi un jāuzvar. Nu davai 45 minūtes un mēs švaram. Es saku sākumu ļoti labi sākām, gols labi, viņiem vispār nebija momentu. Pēc tam paši izjukām, davai, 45 minūtes nomaucam. Pamaz mēs runājam, laukumā klusums ir. Un beidzam tīsties savā starpā. Katru epizodi, viens otru, cik jau var. Mēs spēlējam futbolu, ir gadījumi, ka tu zaudē, bet es saprotu, ka nepatīk zaudēt, bet davai nomierinās, tas jau izskatās tā nesmuki. Septītā minūtē 3-1 vēl zem vadībā Ogre. Ir kā Žiga saka, ka spēle nav slikta, var būt, bet jā, viņiem iekritīja sūdiņi, mums neiekrita un es ir tāds sarūktinājums sajūtu pēkšņi tāda neizskaidrojama, jo laikam man bija ekspektācijas par šo spēli, kuras citas pirms spēles un mums viss neaizgāja tā kā gribējās un dāvim dzeltenā. Labi, ka nesarknā pēdējās cerības sots. Un tāds sarūktinājums vienkārši. Likās, ka salikām papīru to sastāvu viss un ka viss būs, viss notiks, bet nevienmēr viss sanāk tā, kā gribētos. Simboliski 83. minūtē laukumā dodās mums gan Ilmārs Labuts un Ogre tajā brīdī uzmainīja to čeli, ar kuru Ilmāram pagājuši bija saduris, un viņš pasaudīja savu degunu. Tā kā, jauks duēls. Vismaz kaut kas. Aizgāja mērķis, spēles beigas, esam pelnījuši zaudējumu 3-3. Emocijas, neredzēja situāciju, Ričards Ozovičs nopelnīja sarkano kartīti, iesaistījās Braška, dabūja zeltaino kartīti. Jā. Bet, kā saka, pelnīt dabujām pa bezdi. Tas ir dzīve. Kas notika? Tas ir spēles epizode. Tajā brīdī, kad iet asins, tad sots nav, bet tajā brīdī, kad vienkārši šauta izspēle, tad pēkšņi sarkanā kartīte. Par ko? Kur viņam kaut kas teicēja? Zilums, kas? Kur?
Es turos šitā te un visu, un viņš pakrīt aiz muguras. Viņam pat nekas netecēja no deguna. Par ko? Tu brāču kā iesaistījās, zika? Nē, nu tur arī, viņi klauni visi ir. Jā. Rīčs emocionāls. Saka ne par ko sarkanā, bet nu gan jau bija. Un, diemžēl LFF šī te, protokolēšanas laiva sistēma ir neatjaunojās. Un es nezinu, cik mums zeltnās kartītes, bet man liekas pietiekami daudz, lai maksātu 70 eiro sodu sezonas beigās. Jā, iztiksim bez Ziemassvētku dāvanām. Ok, davai beidzam šās mocības un ejam tālāk. Šito aizmirstam. Viss spēle beigsies. Tas ir dzīve, apsveic Ogri. Apsveic ar Ogri. Paldies. Tiksimies Rīgā, jā? Paldies. 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 Nu, dzīvē gadās arī tā. Nekas, jo nākamā spēle pret Kalupi. Tur arī neies viegli, bet tas ir dzīve. Paldies par spēli, zaudējums. Nu, ko es saku, pirmajā puslaikā mēs šo spēli, un sliktākais, kas šodien bija nevis tas, ka mēs zaudējām, kā zaudējām, ir tīpaši pirmajā puslaikā. Šito lūgums, es saprotu emocijas, bet mums jābūt komandai laukumā, un tāpēc šitas ir galvenais, ko no šodienas jāpaņem. Otra lieta, ka būs grūtāk nekā bija pirmajā, tajā posmā, redzat, visas komandas droši vien, kas ir finālā, trenējās. Par to arī varētu padomāt, jā. Nekas slikts nav noticis šodien. Turpinam gatavoties katrs kā tur var un tiekamies trešdien. MVP 1-2 Dāvim un Robčikam. Paldies par cīņu. Davai, veči, mēs varam labāk, un es domāju, ka jums arī paliek tāda sāta sajūta pēc šodien. Bija mūsu spēle, bet, kā teicu, pirms spēles laikam viņi gribēja vairāk. Davai, viss kārtībā. Pēc zaudējuma vēl jau vairāk jātiekās un jāizrunā to, ko jūs runājāt pirmajā puslaikā. Parunājiet pēc pāris saliem, un tas būs pareizāk nekā to darīt laukumā. Tāpēc 6. Obligāti, neobligāti tiekamies sporta kvartālā. Davai, Dāvi. Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Nu, stāst varbūt tās īsmāk par spēli, kā aizgāja spēle, kas notika laukumā. Sekojām trenera plānam, sākums nebija mūsu, tad uzreiz treneris reaģēja, mainījām, ielaidām, bet spēli salauzām un tā līdz galam ar labu raksturu parādījām un noturējām. Pagājušo gadu jau bija šādas spēles ar PPK un Ogri, kas ir ļoti agresīvas asas ar asinīm un atkal ātrau palīdzību. Vai iepriekš pirms tam bija kāda īpaša instrukcija, kad hei, čaļ, šī būs jāmačījās šajā spēlē, ne tikai futbols? Gaidījām jau cīņu, mēs visi bijām tādi noskaņojušies, gatavi uz tādu kauju un izturējām šo visu. Kā jums pašiem šobrīd, ņemot vērā, ka ir sākusies šī, cauksim viņu pa play-off kārtu, arī iekšēji kaut kādi pastiprinājumi, jaunie spēlētāji, jūs ejat tikai uz augšu, jūt, kad komanda paliek stiprāk arī? Pēc mazliet katru treniņu kāds surprise ir, jauns spēlētājs, noteikti papildinamies, meklējam, ir mērķis un visi cenšamies, papildinamies un jā. Ko tu vari pateikt par šo spēli? Jo ne tikai laukumā esam, ne tikai otro gadu pēc kārtas ir ātrie. Es pat redzēju, ka 2 vecāki šeit sāk plosīties. Es teicu, ka Rubaks būs. Es tikai negaidīju, ka tas nebūs Reinārs ar Ilmāru. Īstumā moments bija. Ilmārs laikam pagājušo gadu atcerējās un galvu noņēma. Viņš arī speciāli izlaida. Jā, speciāli izlaida 1-1 pret Vārtsargu. Es runāju, ka ģima atvērīs. Nē. Es domāju, ka treneris Ogri speciāli, redzot, kad laiž Labudu. Reinārs jau kāds minūtes 20 tur sildījās. Jā, bet viņi gaidīja uz Labudu. Viņš arī teica, jo, kad izlaida, viņš pienāca vēl klāt. Bet reāli bija arī tieši tāds pats moments, un Ilmārs noņēma galvu nost. Varbūt nav ko riskēt, jā. Kā vispār spēli komentēs, kas redzēja laukumā, vai tiešām Ogre bija pa 3-1 labāki, vai, kā profesionāli? Pirmās 10 minūtes īstumā bija Ogre pašvaks, tāpēc arī tas gols
Gols tās interesants, protams, jā, ar visu Joranu traumu, ar Mārtiņu debiju iziešanu, uzreiz iesiešanu savos, jā, bet, principā tās pirmās 10 minūtes bija PPK zīmē, tā kā 1-0 laikam bija pelnīt, bet pēc tam nākamās 40-45, es domāju, ko pilnībā apspēlēja PPK. Flangots caurumi, starp līnijām caurumi, es pat godīgi sakot negaidīju, ka ņemot vērā, kāda jums ir vidējā līnija, pēc uzvārdiem, kas tur mierīgi Vislīgā varētu spēlēt, ka mums pirmajā līgā paukšu, es negaidīju, ka cīņas zaudēs. Tā kā pirmās 50 minūtes bija ok pēc gola, pēc tam jau vienkārši rezultātu nospēlēja, savas zonas noturēja. Mums arī, man liekas, momenti varbūt 2-3 varbūt bija, kur Oļegs laikam sita pāri vārtiem. Tā kā principā es teiktu, ka rezultātu labi noturēja un kvalitātes ziņā diezgan laba spēle bija. Nu ko? Žiga? Nu, ko tu domā? Gaidām Ogri tagad pie mums, ja? Gaidām tagad Kalpas braucienu. Ogra būs pēc 3 kārtām. Mums vēl jāspēlē un jāspēlē. Tāpēc, ja kāds domā, ka te būs viegli... Tu kartītes skaitīji? Nē. Man liekas, bijis pār 5. Man liekas, ka nē. Un zelta nē? Nē. Oļegs. Kas vēl? Pārka. Tā var būt arī pāri. Neko darīt. Es tik samēsies ar dāvanām. Jā.